Sveiciens rudens darba cēlienā. Un, protams, lai jaunais mācību gads nes zinātkāri spēku un arī drosmi mesties arvien jaunās zināšanās un apgūt visu jauno. Apskatīsim, kas noticis enerģijas vairumtirgū šī gada 35. nedēļā. Kopumā enerģijas vairumtirgū situācija stabila un būtiskas izmaiņas energoresursu cenās nav notikušas. Naftas cena pavisam nedaudz samazinās, tās līmenis ir starp 78 un 79 dolāriem par barelu. Fonā valda karadarbības risks gan Eiropā, gan tuvajos austrumos. Ja būtu kādi notikumi, kas pārauj būtiskas piegāžu ķēdes vai apdraud maģistrālos cauruļvadus, protams, ka naftas cenu tirgus reaģētu ar augšupvērstu cenu kustību, jo būtu apdraudēta piedāvājuma un piegādes puse. Bet tā kā prognozes pašlaik ir par vāju globālo pieprasījumu, tad šobrīd naftas cenai ir minimāls izmaiņas. Ogļu tirgus un dabasgāzes tirgus Eiropā arī ir komfortabls, ar komfortablu domājot, ka pieprasījuma piedāvājuma bilance ir līdzsvarā. Ogļu krājumi Eiropai, Ķīnai un Indijai ir pietiekami, un līdz šim ir bijis arī zems pieprasījums. Atjaunīgie ir saražojuši lielus apjomus. Dabasgāzei krātuvi aizpildījums Eiropā ir jau virs 92%. Valstis kā Vācija jau ir sasniegusi 95% atzīmi, kas ir ļoti būtiski kopumā Eiropas enerģētikas stabilitātei. Un dabasgāzes cena pagājušajā nedēļā no 37 eiro palecās uz 39,40 eiro atzīmi par nākamā mēneša piegādi finanšu tirgū. Tur divi galvenie faktori. Norvēģijā ir plānotie apkopes darbi un tādēļ samazināts eksports, tātad nedaudz zemāka piedāvājuma puse ir tirgum. Un otrkārt, tirgus esošos augusta un septembra darījumus sāk vērtēt rudens un 4. ceturkšņā izpildes kontekstā, un līdz ar to, iesākoties rudenim un uzsākot ziemas piegādes, tirgū valdot augstākam pieprasījumam, cenas nedaudz augstākas kā vasaras mēnešos. Un kvotu tirgus samērā loģiski un saprotami seko salīdzinoši zemam dabasgāzes un ogļu patēriņam Eiropā. Līdz ar to cena būtiski nemainās, tā saglabājās 70 līdz 71 eiro par tonu līmenī. Elektrības tirgū pagājušajā nedēļā pakāpjās gan Ziemeļvalstu cenu apgabaliem cena, gan Baltijas reģionā. Bet noteikti jānorāda, ka starp abiem reģioniem ir būtiska atšķirība. Ziemeļvalstu cenu līmenis pie 9 eiro, savukārt Baltijas cenu līmenis virs 115 eiro par megawattstundu. Abiem reģioniem pagājušajā nedēļā cenas augšupējai pievieno tas, ka vēja izstrāde ir zemāka. Protams, no otras puses kompensē tas, ka saules izstrādes apjomi ir lielāki. Ziemeļvalstīm, protams, strādājot atomu elektrostacijām, vējam un saulei, vienlaicīgi cenu līmeņi ir ārkārtīgi zemi. Savukārt Baltijas valstīm pašmāju ģenerācijai nepietiekot, arī līdz šim ir bijis atslēgts un remontā esošs EstLink otrais starpsavienojums Igaunijai ar Somiju. Un viss šis, protams, liek iedarbināt dārgākas fosilā kurināmās stacijas, kuru pašizmaksa ir būtiski augstāka kā atjaunīgās enerģijas staciju vidējā pašizmaksa. Ir gan arī priecīga ziņa, ka pašlaik tiek plānots, ka EstLink 2 starpsavienojums atgriezīsies darbā jau šonedēļ piekdienā. Tad arī ir iespējams pirmais tāds cenu izmaiņas kritiens, jo Somijā esot ar būtiski zemāku cenu un Baltijā esot ar būtiski augstāku cenu. Šis starpsavienojums, protams, iedarbinās arī enerģijas pārplūdes darījums, un līdz ar to cenas varēs satuvināties, kas Baltijai nozīmētu cenas samazinājumu cerību. Savukārt, ja paskatāmies, kas
finanšu tirgū tiek vērtēts nākamajam 2025. gadam, tad jau atkārtojumā apgalvošu, ka būtisko izmaiņu nav. Ziemeļvalsts cenu apgabalos 2025. gada bāzes piegāde tiek vērtēta ar cenu no 40 līdz 50 eiro par megawattstundu gadam kopumā, Vācijai virs 90 eiro par megawattstundu un Polijai tuvu vai nedaudz virs 110 eiro par megawattstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies nākamnedēļ!